Jā, man padomā. Tad es tā domāju, tagad jāiet uz tikšanos ar Henriju Bukavu, OMD, kas tas tāds ir. Un kā izrādījās, tad tieši tur mums jau sen vajadzēja iet. Vadošā mediju plānošanas kompānija. Ja vienā vārdā, tad profesionalitāte. OMD ir saules puķi. Krāšņus zieds. Bet tas, kas ir bijis visu laiku cauri, tā ir nepārprotami viena no profesionālākajām komandām Rīgā savā arodā, mediju sapratnē. Man īsti viens vārds nesanāk, man sanāk 2 vārdi, un tas ir laba gaume. Es domāju, ka OMD vienā vārdā ir profesionalitāte. Henrijs. Un viņa cilvēki. Control. OMD vienā vārdā. The OMD team seemed like this very straightforward, rational, no bullshit. Man teiksim, skatoties no biznesa perspektīvas, nekas nav svarīgāks par partneri. Un OMD ir partneris. Henrijs Bukavs vienā vārdā. Henrijs tas ir brands. Ne autoservis, protams. Pakalpojums, augsta līmeņa pakalpojums. Es tā нодефинирую OMD как open-minded. Если характеристику как одно слово, да, то есть вот то я его назвал стильность. Open-minded tie ir cilvēki, kas principā jau ir sasnieguši daudz šajā dzīvē, kuriem varbūt jau ir kaut kāds status. Ozols. Dižozols. Tā, ja vienā vārdā jāpasaka. OMD tas ir milzenis, tas ir tāds icebergs. For me, OMD is like I said, it's a modern, proactive company. Tas ir milzenis, jā. And always looking for something new thing in the life. Ir viena no vadošajām lielākajām mediju aģentūrām, laikam pat vislielākā. Es teiktu, ka spēks. Var just, ka viņi nav arī pazaudējuši tādu tirgus izaicinātāja, tādu plēsonisko tvērienu un tādus instinktus.